praktiski pēdējo 100 gadu laikā mums nav nākus klāt neviena īsti kvalitatīva publiskā ārtelpa. Tad spīķeri ir ļoti kvalitatīvs pienesums un Eiropas līmeņa pienesums mūsu publiskajā ārtelpā. Tas ir komplekss risinājums, kas viennozīmīgi kopumā ir veiksmes stāsts. Mūsu arhitektūras biruma ražā viens no būtiskākajiem objektiem, par ko runāt arī plašākā kontekstā. Tādēļ, ka mēs pirmo reizi esam pieskārušies reālai, jaunai krastmalai. Manuprāt, svarīgi paskatīties uz to, kā šī krastmala sākus dzīvot un krastmala dzīvo. Un tas ir pats svarīgākais, ja mēs domājam par publisko ārtelpu. Gribētos arhitektiem pateikt paldies par ļoti pārdomātu funkcionālu zonējumu, par vienkāršību formās, par to, ka ir padomāts par visām vecuma grupām. Un ļoti izteikti, manuprāt, netipiski Rīgas publiskai telpai un Rīgas ielas telpai ir fantastiski risināti vides pieejamība. Šī krastmala, neskatoties uz intensīvo satiksmi, ar pandus palīdzību ir pieejama pilnīgi visiem. Vai tās būtu māmiņas, vai tie būtu bērni, vai tie būtu veci cilvēki, vai tie būtu velobraucēji. Funkcionāli viss strādā. Estētiski strādā. Manuprāt, tas ir viens no līmeņiem, uz kuru mums tiekties. Manā skatījumā šī vieta, kurā mēs atrodamies, pirmkārt Grīziņkalns, otrkārt Koka arhitektūras un inovācijas centrs, ir būtiska Rīgai, būtiska vietai, būtiska apkaimei. Kopā tas veido šī objekta izcilību. Ja mums līdz šim Koka arhitektūras pieminamie objekti saistījās vairāk ar Ķīpsalu, kas zināmā mērā jau virzās uz tādu eksaltētu elitārismu, kas nav vieta priekš cilvēkiem tik daudz, jeb arī vieta priekš izredzētiem, tad droši vien, ka šis objekts varētu nest sev līdzi pirmkārt to, kas mums trūkst šo demokrātismu bieži vien arhitektūras objektos, un otrs ir tā būtu vieta, kur padomāt un analizēt amatniecību kā tādu. Amatniecība, kas vienmēr ir saistīta ar pamatīgumu, un tā ir tā tēma, kas Latvijas arhitektūrā ārkārtīgi pietrūkst. Attiecībā uz Koka arhitektūru, uz tās demokrātisko segmentu, ka šim objektam varētu būt ļoti, ļoti liela nozīme. Tā ir arī mana izvēle starp 3 objektiem, ko es atzīmētu. Un, manuprāt, ka taisn vietas konteksts ir absolūti būtisks un garantē kaut kādu dzīvot spēju krietni ilgāk nekā mēs to iedomājamies dažam labam izcilam žurnāla vāka objektam kaut kādā brīdī. Bez arhitektūras noteikti šai objektā izceļams ir arī ārtelpas kvalitātes. Arhitekts spēja pārliecināt gan investoru, gan arī pilsētu, ka ir jāveido un jāsadarbojas un jāsakārto arī ielas telpa. Domājot par iekšpagalmu, apsveicam ir ideja veidot individuālas terases, katram šim dārziņam veidojot tā kā individuālu dārzu, iespēja iznākt arī ārtelpā. Vienkāršība, elegants, es domāju, tas, kas raksturo šo projektu, un spēja sadarboties un spēja pārliecināt visas ieinteresētās puses vietas vidas kvalitātēs. Runājot par apdars materiāliem un kvalitāti, tas, protams, ir viss labākais, nav ietaupīts ne uz ko. Var runāt par durvīm, par grīdas materiāliem, par apdarēm. Viss ir ļoti augstā kvalitātē, gan materiāla ziņā, gan amatnieciski. Un ārkārtīgi patīkams ir arī tās publiskās telpas, kas nāk klātiem dzīvokļiem, kas ir, teiksim, dzīvokļu pircēja ieguvums. Tur kāpņu telpas, lifti, īpaši gribētu akcentēt labiekārtojumu pagalmā, kur ir bērnu laukums. Man ļoti patika terases bez sliekšņa, kur koks pāriet uz bruģi. Ģipšu fabrika ir kaut kas pilnīgi pretējs, teiksim, modernistu idejai par lētu tipveida dzīvokli, lai arī tur, teiksim, atkārtojās kaut kādi risinājumi daļā no dzīvokļiem. Tas ir kaut kas pilnīgi ekskluzīvs un drīzāk privātmāju kvalitātei atbilstošs. Šī ēka ir koka ēka, un mēs varētu teikt, ka tas ir primārais resurss. Tas nozīmē tas, kas atjaunojās. Māja atjaunojās ne tikai kā materiāls, kā būvmateriāls, bet arī funkcionāli. Tas nozīmē, ka viņai tika iedvesta dzīvība. No ilgspējības viedokļa
tādā tīrā nozīmē viņa varbūt nav perfekta, bet no tā funkcionālā viedokļa, no tā pašā būtiskā viedokļa viss notiek, atmosfēra laba, kāda ir mācība atmosfēra, kāda ir mācība kvalitāte. Un, ja mēs redzam šo lielo, arī šo funkcionalitāti, tad ir jāuzteic tiešām arhitektam Attava un Zaigas Gailes ieguldījums, izpratne. Tas nav pavirši, tas nav kaut kā. Arī it kā varbūt tās ne paši perfektākie risinājumi ir labi izdomāti, apzināti, un tas viņu ļoti patīkami izceļ kontekstā. Rīga caur šo ēku ir bagātāka ar savu dažādību. No ilgspējības viedokļa mēs viņu gribētu izcelt tieši tajā nozīmē, ka varbūt tās viņi nav īsti moderni ilgspējība, bet tā funkcionalitāte ir, un par to liels paldies! Tik liels rūpniecības objekts Latvijā nav sen būvēts. Ir jāsaka godīgi, kad iespējas un droši vien arī viss, ko viņš finansiāli Latvijai dod, nav tā īsti izvērtēts un nekur publicēts. Pārlidojot pāri Rīgai, ir tāds iespējas, ka tas nav pie mums Latvijā. Kad tādus mēs neesam redzējuši, un pēc tam vēlāk jāsaka arī tā, kad izvērtējot to objektu, viņš ir ļoti harmoniski iesēdināts vidē. Apkārt milzīgi lielais lauks, kas droši vien arī ir sanitāro zonu pēc. Viņa apjoms sajūtas samazina, un viņš nav tāds monstrīgs. Viņš ir ļoti labi pārskatāms, tāds jūtams, kad viņš ir pie viņa piedomāts. Ne tikai viss tas, kas ir nepieciešams, lai funkcionāli strādātu. Viss ir ļoti uzkopts, sakārtots un tāda ļoti patīkama objekta iespēja. Nekādā gadījumā nav iespējas, ka tas ir kaut kāda ķīmijas rūpniecības monstrs. Viņš izceļās arī ar faktiski visu kopējo nostāju. Ir tāda sajūta, ka tas ir moderns, atbildīgs un noteikti arī Latvijas budžetam milnīgi pienesumu dod. Tā kā es uzskatu, ka viņš ir viens no tiem objektiem, kurš ir noteikti jāatzīmē. Labās īpašības mēs varētu definēt, izejot no tādas ilgspējības principiem, un tie ir ekonomika, vides faktors un sabiedrība. Un savukārt tas ļoti labi realizējās šajā skolas objektā tādā veidā, kad notika sadarbība starp šīs skolas saimnieces, arhitektu, būvnieku, un ļoti svarīgi bija tas, ka šis pasūtītājs varēja precīzi definēt savas vēlmes. Tātad pamatā centrā tika likt funkcionalitāte. Tātad tā ir skola, tā ir telpa, un šī telpa ir arī otrais skolotājs, kurš māca. Un savukārt arhitekts bija saglabājis šo vēsturisko elpu, Rīgas seju, ļoti skaisti, ļoti būtiski atpazīstamu objektu, un tajā pašā laikā izdarīja diezgan drosmīgas izmaiņas, kuras redzam šeit sēdus pusē. Tās ir kāpņu telpas, kas nodrošināja jau manis pieminēto funkcionalitāti. Tas ir pagalms, tā ir mācību klase ar perfektu akustiku. Un, protams, arī ņemt vērā arī klasiskie ilgspējības reitingi, kā energoefektivitāte, ir domāts par svaigu gaisu, Rīgas centrā ir domāts par apkuri, ir domāts arī par to, kā to ekonomēt un radīt šo īpašo atmosfēru gan stundu laikā, gan starpbrīžos, gan nākot uz skolu, gan arī ejot projām. Manuprāt, ļoti izdevies objekts, paraugs, ar ko mēs varam būt tiešām priecīgi. Visizcilākais, es teiktu, darbs ir tieši objekta izpētē, analoģiju meklējumos. Pat cik skolai vēsturiskās detaļas saglabājušās, bija ļoti niecīgi. Jaunais, kas ir ieviests, ir atvērta zāle balkonā pret bēniņu stāvu. Ja. Veiksmīgi ir arī iekārtots pagalms un saglabāts detaļas ēkas fasādē, kas ļauj ēku uztvert tādu, kā viņa varbūt bijusi tajā pašā laikā, kā to Feldskore iedomājies.
Vienīgais varbūt varētu diskutabls būt jautājums par stiklotajām kābņu telpām, kas sētas pusē, kas liekas nedaudz smagnējs. Bet principā es domāju, ka pēdējos gados tas ir labākais restaurētais objekts Rīgā. Tiesu nama publiskās ārtelpas risinājumi ir ļoti vienkārši, ģeometriski, līdzīgi kā mūsu tiesu sistēma salikt rāmjos, bet tāpat laikā viegli, eleganti, tonāli saskanīgi ar ēkas arhitektoniskajiem risinājumiem, vienkārši savās formās un elegancē. Viennozīmīgi viena no publiskajām ārtelpām, kur gribētos atzīmēt, aplūkojot un staigājot un vērojot Rīgas ārtelpu, vieta, ko jau rekomendēju ikvienam nākt, aplūkot, baudīt, labiekārtojumi elementi, soliņi un atkritumu urnas neuzkrītoši, tonāli, vienkārši. Viennozīmīgi jāpievērš uzmanība arī gaismas ķermeņiem, kas līdzīgi kā viss pārējais ir saskanīgi. Laikam nav ko piebilst. Reizēm ir tā, ka par labām lietām ir grūti teikt. Šeit es saku, tas ir jāredz. Auga ekoloģija saspēlēja ar krāsām, ar formu. Vēlreiz vienkārši visu to labāko nāciet un baudiet, un viss ir publiski pieejams, kas ir arī svarīgi. Mēs atrodamies pašlaik Doma laukumā. Blakus man ir Rīgas domas. It kā no ārpuses liekas nekādas īpašas izmaiņas nav notikušas, nav pamanāmas, bet tieši tas būtu jāuzsver, ka tika veikti vērienīgi darbi. Ēku restaurējot, rekonstruējot, atjaunojot, savadot kārtībā, padarot viņu funkcionāli darīts. Tā ir šis jumta krēsla protezēšana. Tas nozīmē pats svarīgākais secībā, kas būtu jādara, lai šī ēka atkal būtu par iepriecinājumu, lai viņa būtu funkcionāla. Mēs varam atkal lepoties, mēs varam teikt, ka mums tiešām ir Rīgas domas, mums nav bail, viņš funkcionē, mēs esam, jā. Un, protams, vēlreiz un atkal, kad ir vēl potenciāls, kur mēs drīkstētu mūsdienu kontekstā darīt daudz vairāk attiecībā uz apkuri, jo šai ēkai, principā, tas, kas bija dominants tajos laikos, tā bija ugunsdrošība, tā bija drošības sajūta, šī masivitāte, kas cilvēkiem it kā prasījās pēc tās. Uzsveramais šī objektā ir, kā tanīs laikos pilsētas izteiktai nomalei ienes kultūras dzīvi visā tanī apkārtnēs ar viņu kultūras namu radīšanu. Tā arī tagad, Vecmilgrāvī, sākās pavisam cita dzīvīgums, darbības, tur ir ļoti daudz nodarbības, pulciņu telpas, un tas objekts ir ienesis manām attīstību šī rajonā. Saglabāta ir pilnīga zāle pamatā, bet klāt viņiem atbrīvot sānu jomi, kas bija savā laikā aizmūrēta. Tagad ir brīvs 700 vietas skatītāji. Tas varētu būt par telpām. Ļoti daudzās telpas ir funkcionāli pārunestas, citās vietās aktieru telpas ir nonestas pagravā. Sakarā ar rekonstrukciju bija jāmaina viss jumts un nolēma, ka par pusmetru paceļot augstāk var dabūt papildus telpas, nebūs tukšie bēniņi. Izpētes laikā konstatēt jugendstīla elementu, un šobrīd ir ļoti veiksmīgi apvienots tātad jugendstīla, krāsojumi, risinājumi ar mūsu laiku nepieciešamo moderno. Un ienests ēkā ir ļoti daudz jaunais, tātad kopā ar veco ļoti veiksmīgi darbojas. Atzīmējums īpaši ir tā kompozicionālā tīrība šim objektam un nevainojamā funkcija, ko ir izdevies atrisināt, kas nevienmēr ir vienkārši, jo tas ir rekonstruējams objekts un bija jārēķinās ar esošo situāciju, bet to tiešām ir izdevies atrisināt, varētu teikt, perfekti.
Un to mēs redzam arī šodien, kā tas objekts strādā. Un tur ir tiešām radoša gaisotne, ļoti piederīga tai studentu nākošajai profesijai, ko viņi apgūst. Tur mācās topošie arhitekti. Tas, ko arhitekti ir izdarījuši, ir apsveicami arī tajā ziņā, ka te ir ļoti daudz, mēs redzam šajā ēkā izmantots pašmāju ražojums, pašmāju iespējas, tā kā, teiksim, fasāde, kurā ir izmantot oriģināli ārsienu paneļi, kas nav šeit redzami, bet ir redzama fasādes apdara, kas arī ir ražota Latvijā. Fakultātes ēka jaunā ir iegūst pavisam jaunu un mūsdienīgu izskatu, un es domāju, kopumā ļoti uzlabojusi visu šī kompleksa veidolu. Runājot par šo objektu no ilgspējīgas būvniecības viedokļa, gribas uzteikt projekta autora spēju vienā projektā, šajā konkrētajā projektā apvienot vairākus tādus inovatīvus risinājumus priekš Latvijas. Izmantot ventilējumās fasādes, izmantot ēkas pozicionēšanu attiecībā pret debesu pusēm, tā skaitā arī izmantojot ārējās žalūzijas apēnošanas vajadzībām, lai mazinātu siltuma pieplūdumu ietekmi uz ēkas kopējo mikroklimatu. Būtiski tas, ka šajā objektā, kā priekš arhitektiem paredzētā mācību iestādē, ir izmantots tāda inovatīva pieeja, ka tiek eksponēti visi gaisa vadu un komunikācijas, visas tehniskās lietas, lai paši topošie arhitekti izprastu būves būtību no iekšpuses, lai viņi redzētu, kas no kā būve sastāv. Jāatzīmē tieši tas komandas darbs, kas ir jūtams muzeja izveidē, jo tur ir tiešām izdevies savākt, sapulcināt tādas radošas personības, kas ir spējušas izveidot tādu ļoti viengabalainu un emocionāli bagātu darbu. Zaigas izvēlētie materiāli arī perfekti atbilst tam kopējam konceptam. Tad ēka ir ļoti atturīga, bet tas nenozīmē, ka primitīva. Tā ir tiešām tāda laba, es domāju, atmiņā paliekoša arhitektūra. Pagalma pusē mēs redzam to īsto ēkas arhitektūru, kas atgādina apgāstu zvejnieku laivu, kas ļoti sadarīga ar Ķīpsalas, teiksim, vēsturi, kontekstu, varētu teikt. Un tur arī lielais fasādes stiklojums ir pilnīgi attaisnojams un parāda, ka tā tomēr nav nekāda vecākas ēkas rekonstrukcija. Tā ir mūsdienīga, laba arhitektūra, bet tas nav nekur tā ambiciozi eksponēts, bet sajūtams ik uz soļa. Atrodamies Torņkalnā, esam no Latvijas izsūtīto cilvēku piemiņai veltītajā piemiņas vietā. Šis ir emocionāls brīdis un emocionāla vieta, un es domāju, ka te maz varētu runāt par arhitektūra kompozīcijas kvalitātēm un tādām lietām. Es gribētu teikt, ka māksliniekam un arī arhitektam ir izdevies radīt ļoti, ļoti perfektu un emocionālu saistošu vidi, kur katrs cilvēks var pārdomāt tas, kurš kaut ko zina no tā, tas, ko atcerās no tā. Gribētos, lai šis komplekss kādreiz tiktu pabeigts, lai tā stacija būtu tieši tādā izskatā, kā viņa bija 60 gadus atpakaļ. Un vēl ko varētu teikt, uzkāpjot uz peronu, jūs skatāties, tā ir tāda sasauce, lai varbūt pilnīgi nejauši jūs redzat to veco staciju, un tajā otrā pusē, Rīgas pusē, jūs redzat jauno Latvijas gaismas pili. Tā kā emocijas šeit, protams, pārņems jebkuru cilvēku. Ir ļoti apsveicama lieta un ļoti apsveicams radīts darbs, kāds nav radīts Latvijas brīvvalsts laikā pēdējos 25 gados Latvijā nevienā vietā. Rīgas arhitektūras balvai ir izvirzīts viens no projektiem, ir ortoklīnika, ortopēdiskā klīnika, tātad privāta klīnika. Šo ēku raksturo ļoti pragmatiski piekaiņas arhitektūra, tā ir pragmatiska būve ar ļoti pārdomātu funkcionālo risinājumu, kurā mēs redzam
lieliski izplānots un organizēts dažādas ļoti sarežģītas funkcijas, ieskaitot pacientu uzņemšanu, operāciju zāles, rehabilitācijas centru, apmācības centru un tā tālāk. Tas, manuprāt, ir izdevies lieliski. Tāpat arhitektiem ir izdevies ļoti labi integrēt ēkas, tātad integrēt būvē tehnoloģiskās iekārtas, kas ir ļoti svarīgas šāda tipa būvē, jo ventilācija, apkure un ēkas klimata kontrole ir viens no priekšnoteikumiem, lai šādas ēkas būtu ikdienā ērti izmantot un viņas būtu funkcionāls. Arhitektiem ir izdevies ļoti viengabalains darbs, tātad gan funkcionālais, gan risinājums ir labs, gan fasāžu apdare, gan detalizācija ir augsta. Un man liekas, tieši šī kvalitāte, kad arhitektam ir izdevies ļoti labā līmenī visus šos jautājumus atrisināt vienlīdz kvalitatīvi, ir labs sasniegums. Atšķirībā no citām līdzīga rakstura būvēm, ortoklīnika patiesībā ir viena šāda tipa būve, kas patiesībā uzliek standartu jebkuram citam uzņēmumam vai klīnikai, kura vēlētos šādu būvu veidot Latvijā vai Baltijā. Tā kā tas ir tāds ļoti labs piemērs, manuprāt.